Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Labvakar! Šodien skaitīsim kalendāru 14 gadsimtus. Nosauciet man mēnesi, datumu un dienu. Un es jums pateikšu 3 gadus no... Tātad mēnesi, datumu un dienu. Un Deivids jums pateiks 3 gadus. Piemēram, jūs nosauciet... No dažiem gadsimtiem. Jā, jau no, starp citu, 14 gadsimtiem. Kuros, piemēram, tā diena ir... Tās... Atļausi? Jā. Tātad, nosauksiet datumu un dienu. Piemēram, 7. marts pirmdiena. Tu tagad nerēķini. 7. marts pirmdiena. Jā? Jā. Un Deivids jums pateiks, kurā gadā 7. marts ir bijis pirmdiena? 14 gadsimtus. No 1600. gada līdz 3000. gadam. Visas? Nē, 3. 3. Tad ja tu gribi visus, tad tu vari braukt uz 1,5 gadu uz Lūznavu dzīvot. Tā labi. No 16. gadsimta, jā? Nē? Pagaid. No 17. No 17. Nu labi, lai 17. Lielas starpības tur nav. Mēs tik un tā neatceramies neko. Līdz kuram gadsimtam? 3000 gadam. Jā? Okay. Jā. Liels. Labi, sāksim ar kuru? Agri, Jānu vai Jāni? Agri. Agri? Tātad. Man baigi sarežģīt. Man ir 7. marts pirmdiena un 20. gadsimts. Nē, tev gadsimts nav jāsaka. Nav jāsaka. Nē, tu vienkārši pasaki 7. marts pirmdiena. 7. marts pirmdiena, viss. Lūdzu, Deivids rēķina. 1611. Jā. Tūlītās Ketī pārbaudīs. 1910. Pierakst, 1611, 1910. 2101. 2101 pietiek. Super. Ketī ir ko darīt. Jā. Un kamēr Ketī strādā, mēs Deivi daram papļāpāt. Ko tev patīk vislabāk darīt? Kāda ir tevi hobija? Slēpot, braukt ar riteņu un peldēties. Nore, Deivid, un starp citu, kas bija tie jaunieši, kas bija atsūtījuši tev video sveicienu? Mani klases biedri. Visi, jā? Jā. Cik jūs klasē esat skolāni? 16. Un kādas jums tur tās proporcijas? Cik zēni, cik meitenes? Zēnu ir 6, bet meiteni ir 10. Tu ar viņš ātri rēķina, vai ne? Jā. Labi. Un kas tev vairāk patīk? Slēpot vai braukt ar riteni? Braukt ar riteni. Vasarā patīk braukt ar riteni, bet ziemā patīk slēpot. Man otrādāk. Interesanti, kāpēc. Ketī, kā tev iet? Mums ir nenormāli labi. Beidziet koķitēt, rēķiniet. Es esmu nobruņojusies ar 2 datoriem, jā. Nopietni, kā finālam atbilstoši. Mums ir 2 gadi aprēķināti. Tātad 7. marts pirmdiena, 1611. gads. Tātad, vai ir pirmdiena, jā, 7. marts? Jā, tas mums arī. Lūdzu, Agri pārbaudīt. Ir pareizi. Es neredzu tik tālu. Ir. Es varu lielāk. Ketī var ticēt, tātad 1611 ir pareizi. Ir pareizi. Tā man arī īstenībā likās, arī bija sarēķinājis. Un kas bija tālāk? Un mēs esam arī aprēķinājuši 910. un arī ir 7. marts pirmdiena. Tagad jums jāpagaida vēl 3. gads, jo man nav 3. Tātad 2 gadi jau ir pareizi. Ļoti labi. Mēs varam turpināt mūsu sarunu. Ko tu darīsi, Deivid, ar 5000 eiro, ja tu laimēsi viņus? Attīstīšu savu talantu. Tas ir ar matemātikas, sapirks ļoti daudz matemātikas grāmatas un mācīsies? Jā.
Tas ir tas, ko tu gribi. Ja? Tu iztērēsi 5000 eiro matemātikas grāmatās. Jā. Es burgerus uzēstu. Ketī, vai tev ir arī 3? Jā, man ir arī 3. gads. Tātad bija 2101. gads. Un Jā. Agri Jā, gan ir. ir. Lieliski! Visi 3 pareizi! Ketī, paldies tev! Tagad man interesēs žūrī jūsu komentāri. Jāna, sāksim ar tevi. Lūdzu, tavs komentārs. Pēc visām, David, tavām performancēm raisījās manī interese par to, kāda tad īsti ir tā formula, kas tur notiek. Nu, protams, es pagooglēju, paši varēju. Atradu, jā, kā tad īsti aprēķina to dienu tajā gadā. Izrādās nemaz tik ļoti sarežģīti. Izrādās, ka tev darīt nav ko. Daini. Precīzi. Turpinām. Tik ļoti sarežģīti tas nav, bet tas, cik ļoti ātri tu to izdari savā vecumā, lūk, tas ir pārsteidzoši. Ja? Es tur ar lapiņām, ar skaitīkļiem, ja? Un viss arī tā diezgan neveikli. Vari nopirkt kalkulātoru, un tas būs ātrāk. Jāni, lūdzu, ja tavs vinnēšu komentārs. 5000. Nē, es domāju, pašreiz visi matemātikas grāmatu tirgotāji jau berzē rokas un tūlīt sāks balsot, jo skaidrs, ka tāds ienākums bieži vien ļoti, ļoti, protams, grandios. Man ir tāda dilēma, jo tu neesi kļūdījies nereizi līdz šim. Tas ir fantastiski, jā, tas tiešām viss, ko tu esi pateicis, ir vienmēr bijis pareizi. No otras puses, es domāju, kā būtu, ja tu uzvarētu šovā, un tad būtu, es nezinu, man pašam pašreiz ar sevi ir dilēma, vai to mēs varam saukt par tādu tiešām Latvijas zelta talantu, vai nevaram. Es vēl mēģināšu tikt ar to skaidrībā līdz tam nākamajam priekšnesumam, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tu vēl kāps uz skatuves. Jā, tas ir zelta talants. Redzi? Jānis vārās, tāpēc, ka viņš to nevar. Agri, lūdzu, tavs komentārs. Vai tad es jau nekomentēju? Es nedzirdēju. Te viss bija pareizi. Ļoti labi, paldies tev. Tātad 10 sekundes zvaigznei. Lai karaļi. Kā sauc karaļi, jā? Nē. Jā, lai karaļi lemj. Paldies! Jāna, tavas 10 sekundes zvaigznei. Urā! Paldies, Jāni, un tavas 10 sekundes zvaigznei. Žēl, ka man nepieder matemātikas grāmatu firma, kur... Bet, Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.